Tā sveiki visam! Mēs atkal esam kopā ar Zani Krīgeru, ginekoloģi, un šoreiz mums ir divas tēmas, ko mēs arī konstatējām, ka ir vajadzība pēc mūsu pirmā podkāsta, kuru mēs ierakstījām par policistisko ulnīcu sindromu. Un tad jau mēs secinājām, ka arī būtisks problēma, varbūt pat ne ļoti daudzām sievietēm, bet tik un tā tām, kurām ir tā ļoti sāpīga, tiešā nozīmē problēma endometrioze, un saistībā ar to arī daļēji saistība arī sāpīgas mēnešreizes. Tā kā sveiki, Zane! Prieks tev atkal redzēt! Sveiki, Inga, sveiki, klausītāji, skatītāji. Prieks atkal būt šeit Jā. pie jums. Un, zini kā, es domāju, ka sāksim ar sāpīgām mēnešreizēm, jo man šķiet, ka tas varbūt skar pat daudz lielāku sieviešu daļu, sevišķi jaunas sievietes, ko es arī sapratu, ka, lūdzu, lai iesūta sievietes jautājums, un pēc tam otrā daļā runāsim par to endometriozi, ja? Jā. Bet arī uzreiz arī sākam par basiku. Pirmkārt, vispār, no kā rodas mēnešreižu sāpes? Kāpēc sāp mēnešreižu laikā? Jā, es izstāstīšu to teoriju, kas ir tā kā norma, kas notiek katrai sievietei. Tādas sāpīgas mēnešreizes, vismaz kaut kāda reize dzīvē ir bijuši līdz 80% sieviešu. Tā kā, diez vai mēs kādu satiksim, kur teiksim, ka viņai nekad nekas nav sāpējis, neko nav jutusi. Tā kā, bet lielākā daļai tas ir viegli. Un tas mehānisms ir tāds, gan jau no iepriekšējā podkāsta, no Ingas grāmatas jau atceraties par šo menstruālo ciklu, jo tas ir visam pamatā. Tā tad ir šīs mēnešreizes, ir folikulu stimulējošais hormons, olnīcās atkal aug folikuļi, izdala estrogēnu. Šeit tas ļoti svarīgi, jo tas estrogēns stimulē augšanu endometrijām. Endometrijs tas ir dzemdas iekšējais slānītis, kas tā kā gatavojas grūtniecībai. Tad ir ovulācija, izveidojas dzeltenuma ķermenis, kas izdala progesteronu. Progesterons savukārt apstādina šo te augšanu. Un, ja neiestājas grūtniecība, ir tāds ļoti strauji progesterona kritums, un uz to notiek tāda reakcija tajā dzemdas gļotādā, tai endometrijā. Un endometrijas sāk izdalīt dažādas iekaisuma mediātorus. Pats svarīgākais ir prostaglandīns. Prostaglandīns tas tāds hormonam līdzīga viela, kas dod tādu iekaisumu reakciju un arī muskuļu kontrakcijas. Un kas notiek? Šis te prostaglandīns, viņš sāk veidoties, viņš paceļās, viņa līmenis, un viņš spazmē mazos asinsvadus, kas apasiņo to endometriju, to dzemdi. Restīvi, netiek piegādāts vairāk skābeklis, un viņa aiziet bojā. Tāds tā kā infarkts. Viņa aiziet bojā, nekartizējas, un pēc brīža pieslēdzās dzemdas kontrakcija, tā kā dzemdas muskuļi, kas visu to stum laukā. Mēs to redzam kā mēnešreiz, un pilnīgi ir normāli just tādu nelielu diskomfortu, jo tiešām tā dzemda saraujās, viņa sāp, nelielas sāpes, tāds, ko dažas tabletes, teiksim, 2-3 pretsāpju tabletes noņem, arī tā ir pilnīga norma, vai kādreiz, reizi gadā vienas sāpīgāks mēnešreiz, tas arī būtu ok, bet ikdienā katru mēnesi just tādas nopietnas sāpes, kas traucē dzīvot, kas restīvi mēs atceļam savus plānus, neejam uz darbu, skolu, atceļam teātri, apmeklējam, tas nav normāli, tas nav jācieš. Un es saprotu no tevis arī, ko tu iepriekš deva materiāls sagatavoties, ka apmēram 10% sieviešu ir šīs, tādas sāpes, ka tas tev traucē tā ikdienas Jā, aptuveni 10% ir ļoti izteiktas sāpes, kas tiešām traucē dzīvot. Mēs jau nesen redzējām bijušas tās iniciatīvi piešķirt brīvdienas sāpīgām menstruācijām. Tas jau vien norāda, ka sievietes netiek galā ar šīm sāpēm. Tas ir tas viens. Un otrs, mēs redzējām arī, kāda ir tā, teiksim, stigma sabiedrībā, ko viņas te čīkst, ko viņas te pīkst. Bet tas ir nopietnas sāpes. Tās būtībā šīs mēnešreiz ir kā tāds mini infarkts un mini dzemdības, ko sieviete katru mēnesi piedzīvo. Un tas tām pusaudzēm ir īpaši raksturīgi, jo nav nobriedusi vēl šī hormonālā asa, nav dzemde, vēl pieradusi pie šīm prostaglandīna svārstībām, bet tas nenozīmē, ka viņām ir jācieš, jo sāpes vispār ir tāds. Pirmkārt, viņš nav īsti objektīvi izmērāms. Mēs nevaram pateikt, sāp kā. Mēs mēram tādu sāpju skala. Pacientam prasam, cik kā tev sāp no 1 līdz 10. 1 ir tā, ka knapi kaut ko jūtam, un 10 ir pašas briesmīgākās sāpes, kad jāmirst nost. Un ir svarīgi tās sāpes tomēr ņemt vērā un atsāpināt to pacientu, jo ilgāk sāpēs, jo pacientam veidojās tāda sensibilizācija. Viņš paliek daudz jūtīgāks, viņam paliek tas sāpju slieksnis daudz zemāks. Tāpēc no tā, ka cieši nedzeru tabletes un guļ gultā un mirst no tā nekas labāks nav ilgtermiņā, principā ir tikai sliktāk. Bet apmēram pie cik no tās sāpes skālas no 1 līdz 10, pie cik tu tā kā teiksi, ka vajag kaut ko sākt lietot? Es teiktu, ka ciparam varbūt ir mazāka nozīme, tas mēs ņemam vērā, vai tas traucē dzīvot. Ja ir tā, ka mums ir mēnešreiz, mēs iedzeram 1, 2, 3 pretsāpju tabletes, varbūt tur pieliekam siltumu, varbūt mums ir tas diskomforts, bet mēs visu varam. Uz darbu aiziet varam, bērnus aizvest uz skolu varam, izdarīt visus savus ikdienas pienākumus varam.
varbūt ar nelielu diskomfortu, bet tiklīdz tas mums traucē dzīvot, ietekmē mūsu dzīves kvalitāti, tas ir sarkanais karogs, kad mums ir kaut kas jādara nopietnāk un jāpievēršās šim un jāiet pie ārsta, un ciest nevajag. Mhm. Kā var saprast, nu, ka tu aizej pie ārsta, kā ārsts vai ginekologs pārbaudīs, lai saprastu, kādu Mhm, to mhm. metodu noteikti, Respektīvi, kā mazināt? tas pacients nāk un stāsta, ka viņam ir sāpīgs mēnešus. Mēs parasti arī prasām, kā ir un ko dara un kas palīdz, kas nepalīdz. Un tad mēs izmeklējam, jo mums tā doma ir tāda, ja mēs atrodam kaut kādu iemeslu, tad tā mums saucās sekundāra dismenoreja, respektīvi mums jau ir kaut kāds cits iemesls, ko mēs ārstējam. Ja mēs neko neatrodam, tas nenozīmē, ka nav, vienkārši mēs neko neatrodam. Tad to mēs saucam primāru dismenoreju un, respektīvi, ārstējam šīs te sāpes, pieņemam, ka tas tā kā normas variants. Mēs šo pacientu vērojam, skatāmies, kas notiks laika gaitā, jo primāra dismenorēja, respektīvi, ja mēs neko neatrodam, tas nenozīmē, ka tiešām nekas nav, un to arī pacientiem jāatcerās. Tas, ka tu vienreiz, divreiz biji pie ārsta, un viņš teica, ka viss ir ok, nenozīmē, ka ir ok, turpinam meklēt. Mhm. Jo es vienkārši lasu uzreiz tādu vienu pieredzi stāstu, ko man sieviete Jā. iesūtīja. Sveika, man ir 27 gadi, visu laiku ir bijušas sāpīgas mēnešreizes, līdz vemšanai un totālam nespēkam, sajūtai, ka ģīpstu. Ginekologs neveica asins analīzes, tikai uztaisīja sonogrāfiju un teica, ka viss ok. Tā jaunām sievietēm līdz 28 gadiem ir piedzimis bērni nesāpēs. Ja godīgi, arī man bērni nav tam netic, jo zinu daudz jaunās māmiņas, kurām joprojām ir sāpīgas mēnešreizes. Jā, nu, Vienīgais, ko ieteica, dzert omega D vitamīnu augu preparātus, kas man nepalīdz. Nu, šis ir tas, kā nevajadzētu būt, jo ir tā stigma sabiedrībā arī no ārstu puses, bet tas mainās. Mēs tiešām cenšamies, jo ko tad viņa te, visām jau sāp. Man arī sāpēja, manai mammai sāpēja, kaimiņienai sāpēja, un ko tad tu vispār dzemdībās darīsi? Šitie teksti nav normāli. Nē, jā, sāp, un katram sāp. Vienam sāp, mēs nevaram samērīt, bet ja cilvēkam sāp, ja viņam traucē dzīvot, tad meklējam to palīdzību. Ja tā primārā izmeklēšana būs ultrasonogrāfija, asins analīze, jāsaka, mēs vienmēr veicam, protams, bet tas nebūs teiksim, tas primārais, jo tur mēs vairāk kaut kādu anēmiju skatīsimies, ko sāpēm meklēsim kaut kādu tādu anatomisku iemeslu. Tad būs sonogrāfija, šī bimanuālā izmeklēšana ar rokām, un tad mēs noteikti izstāstīsim, ko var darīt, kā var sev palīdzēt, un atsevišķos gadījumos arī nozīmēsim recepšu medikamentus. Labi, tad ejam pie tā, kā var palīdzēt. Tā, tagad atgriežamies bišķiņ pie tā mana teorijas ievada. Atceramies, tur bija tie prostaglandīni. Labā ziņa, prostaglandīniem ir specifiski medikamenti, kas nomāca viņu veidošanos. Saucās nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi, skan varbūt sarežģīti, bet tie ir plaši aptiekā nopērkam gan bezrecepšu, gan recepšu medikamenti. Ibuprofens, naproxens, diklofenaks, tiešām vispopulārākie precāki medikamenti. Un kāds ir tas mērķis? Mēs sākam šos medikamentus lietot pirms vēl tie prostaglandīni ir kārtīgi saražojušies, jo viņi tieši nomāc to ražošanos. Tiklīdz jūtam jau kaut kāds diskomforts vēderā ir, iedzeram pirmo tableti. Tā pirmā deva var būt lielāka. Ja klasiskais ibuprofens ir 400 mg, pirmo devu droši varam iedzert 600 mg, un tad skatāmies. Atkal nesagaidām tādu sāpju pīķi, jūtam atkal parādās tāds diskomforts, paliek sliktāk, iedzeram nākamo tableti. Un droši vienā dienā 3, 4, pat 5 tabletes, kas īstenībā nav mums tik bieži vajadzīgs, tas ir ok. Mēs nedzeram katru dienu. Tas ir tas reize mēnesī, ja tās ir 2, 3, 4 tabletes, tas ir normāli. Nevis normāli, bet tas ir pieļaujami. Bet cik tu saki dienā līdz 5 tabletēm, bet cik dienas? 2, 3 dienas? Parasti sāp vienu dienu, maksimums 2, 3. Ja ir vairāk, tad noteikti arī meklējam kaut ko citu. Klasika ir šī viena, maksimums 2, 3 dienas, bet parasti ir tā viena, kad sāp vairāk, un tā nākamā varbūt vajadzēs tikai vienu tableti, vai varēs iztikt vispār bez tabletes, teiksim, pietiks pielikt siltumu termoforu vai iedzert, teiksim, siltu tēju, kas arī palīdz atslābina no muskultūru. Kas ir ar to nošpu? Manos laikos jau ir nošpu. Jā, Latvijā ļoti topā ir nošpa. Drotoverīns mēs saucam gudrāk nošpa. Viņš nav šis nesteroīdais pretiekaisuma līdzeklis. Arī paracetamols nav, arī aspirīns nav. Viņi nedaudz palīdzēs. Teiksim, šī nošpa, viņi tā kā atslābina to dzemdas kontrakciju nedaudz. Tādam pavisam vieglam diskomfortam viņi palīdzēs, bet tādām, kārtīgākām sāpēm noteikti nelīdzēs. Un man bieži ir tā, kas pacientiem prasa, ko jūs lietojat tām sāpīgām mēnešreizēm nošpu. Es saku, palīdz? Īsti nepalīdz. Bet kāpēc to jūs darat? Mamma teica, ka jādzer.
Tā kā tur ir katram jāatrod tā sava kombinācija, jo var to nošpu arī kombinēt ar to, teiksim, šo ibuprofēnu, un vienam strādās viens preparāts labāk, otram otrs, atrodam to savu kombināciju, eksperimentējam, vienreiz aptiekā nopērkam vienu, otrreiz otru, skatāmies, kas labāk strādā. Cik ilga var būt tās sāpes? Mēs secinājām, ka jaunākām meitenēm ir daudz vairāk. Tad ir tas, ko arī bieži vien dzird, arī ko es piemērs, ko es lasīju, vai ne? Vai nu piedzemdēsi pāries, vai uzsāks dzimumdzīvi pāries. Vai tam ir saistība? Par dzimumdzīvi nē, par dzemdībām teorētiski jā, jo, teiksim, pēc dzemdībām viņas var palikt vieglākas, bet tas nav nekas garantēts, var arī palikt sliktāk. Tā kā mēs šobrīd noteikti tā neiesakām dzemdēt, lai noņemtu sāpes, jo pirmkārt grūtniecība tas ir nopietns solis, un otrkārt nebūs mums nekāda garantija, ka mēs pacientam viņu atsāpināsim tādā veidā. Tā kā nē, tā mēs nedarām. Mums ir sākam ar šiem pretsāpu līdzekļiem. Varam pievienot, kas jau bija minēts, šie uzturu bagātinātāji. Omegas ir tiešām, omegām ir pierādīts efekts. Viņas mazina šo iekaisumu, šo prostaglandīnu iekaisumu, tātad zivju eļļa, uzturs arī ar šīm treknajām zivīm, magnīs, kas arī ir atslābinošs, D vitamīns. No augu valsts līdzekļiem var mēģināt šo agnus kastus, ja viteks. Un tad var mēģināt šo siltuma terapiju, vienkārši pielikt siltu, teiksim, vai ūdens pudeli vai termoforu, iedzert siltu tēju. Var mēģināt arī tādus atslābinošus vingrinājumus. Ir sievietes, kas pat kā kārtīgi grib sportot, jo ir sporta laikā izdalās šie endorfīni, kas ir tādi dabiskie pretsāpju līdzekļi, bet jāstāsta pēc pašsajūtas, jo, ja būs tāds diskomforts, diez vai gribēsies maratonu skriet. Bet var tādas, teiksim, stiepšanās vingrinājums, var pat tādu nelielu masāžu vēderam, mugurai, augšstilbiem. Tad ir tādi, man gan nav pieredze praktiski, ir tāds tents, ir Eiropā populārs tādi elektrodi, ko pieliek vai pie vēdera vai pie muguras, kur tā doma ir, kad stimulē citus nervus, lai novadītu, novērst uzmanību no tām sāpēm organismam. Tā kā to visu var mēģināt, tas nav nekas slikts, nav nekas skaitīgs, vai palīdz cits jautājums. Bet kā ir, tu pats minēji, es reiz pieķeros pie vārda magnīju, jo es esmu apstījusi un minējis, ka man sākās dēļ hormonālām izmaiņām muskuļu spazmas un galvas sāpes. Un es tā tiešām sistemātiski lietoju to magnīnu, zinu, man arī nav pat vairs mēnešējušas sāpes. Man arī bija tas diskomforts pēdējās mēnešus, pat neesmu jutusi. Bet tas, kas ir reiz, ko es piefiksēju, kur varbūt tā kļūda sievietēm, ka arī man raksts saka, sievietēm man nekas nepalīdz, devā, ka ir jābūt lielai devai. Vai tu par tām devām, tai pašai omegai, magnījam, vai tu kaut ko vari par devām minēt? Restīvi, omega mums vajadzētu uzņemt katru dienu 1000 līdz 2000 mg. Tas būs citreiz jāskatās pēc preparāta, bet tās var būt pat 3-4 kapsulas, ja viņš ir kapsulās. Magnijam ir šie 400 mg, bet tajā dienā, kad ir mēnešreiz, mēs noteikti varam to devu kāpināt pat 2, pat 3 reizes. Pārdozēt viņu būs grūti. Katru dienu droši varam šos 400, bet tajā dienā, kad ir tās menstruācijas, mēs varam vairāk. Viņš arī mazinās to spazmu, kas ir tā dzemdētā kontrakcija. Bet tas, ko es saprotu no tā, ko tu saki, līdzīgi kā pie migrēnām, ir svarīgi uzķert to sāpju sākumu, neielaist, jo tad ir daudz grūtāk, vai ne? Tad tas mazliet profilaktiski varbūt, magnīja ziņā var dienu iepriekš, piemēram, migrēnai par dienu iepriekš, tu sāc lietot lielāk to magnīju devu ar domu, ka tu zini, ka tev potenciāli varētu būt. Jā, ja ir tās kārtīgi sāpīgās mēnešas, mums tā rekomendācija ir pat sākt dienu iepriekš, bet parasti, ja mēs nezinām, kurā dienā tad tieši tās mēnešas sāksies plus mīnus, tāpēc tiklīdz jūtam tās pirmās sajūtas tiem, kuriem vajag. Tie, kuriem ir tās sāpīgās mēnešas, tā to pirmo tableti iedzeram. Tā kā negaidām to brīdi, kad kārtīgi sasāpēsies. Jo tad mums nereti ir sievietes, kas nonāk slimnīcā katrs mēnešais, un viņas tiešām arī, viņas saka, viņas vai nu nedzer tos medikamentus, jo, es nezinu, ir kaut kāds uzskats sabiedrībā, ka sievietes liktenis ir mīlēt un ciest, un kad viņa tādā veidā būs varone, kad viņa cietīs. Nē, viņa nebūs varone, viņai pēc potenciāli varētu nākotnē sāpēt vēl vairāk pēc šīm ciešanām. Tā kā jā. Kā ar šiem pretsāpju līdzekļiem, vai tur nevar rasties kaut kādā, nezinu, tā negluži atkarība vai pieredums, un ka nestrādā ilgākā laika posmā? Teorētiski var, bet ja mēs viņus lietojam tiešām dažas tabletes mēnesī, tad nē, bet ja tas būs tā, ka tā sāpes ir ilgstoši, vēl ir papildus, tur nezinu, muguras sāpes, vēl ko, ka mēs viņus lietojam katru dienu, pirmkārt, viņiem ir blaknes. Ibuprofēns ir toksisks nierēm, paracetamols būs toksisks aknām, tas būs vairāk tas bīstamākais, tas pieredums, protams, arī, ja mēs ikdienā lietosim, tad to devu vajadzēs ar vien lielāk, bet tādām menstruācijas sāpēm parasti pietiek ar šīm pāris tabletēm. Es kā tev iesāku jautāt, bet tu arī sākumā teici, ka jaunākām sievietēm, kamēr nav viss attīstījies, vēl varbūt tās sāpes lielākas. Tas nozīmē, ka tomēr kaut kādu vecuma posmu ir tā cerība, ka viņas samazināsies, vai ne?
Kaut Tā kas tur vajadzētu būt, tā vajadzētu būt. Respektīvi, bet tas nav tā, ka mēs to meiteni tāpēc atstājam likteņu varā. Mēs viņu atsāpinam un informējam, ka ar lielu iespējamību ar gadiem paliks vieglāk, bet negarantē. 20 gados būtu jābūt jau stipri vieglāk. Ja ir tā, ka vieglāk nepaliek, vai gluži otrāk paliek vēl trakāk, tas arī tāds sarkanais karoks, dodamies pie ginekologa un neņemam pretī šo atbildi, ka visām sāp vai sāpēs un pāries pēc dzemdībām, daram kaut ko. Daram, meklējam iemeslu, meklējam risinājumu, jo ir. Mhm. Arī Te citi. ir te ir viens konkrēts jautājums 45 gadu sievietei. Man jautājums par sāpīgām mēnešreizēm. Viņai ir mioma, un 2.–3. diena mēnešreiz laikā ir pielīdzināma kontrakcijai. Līdz šim mēnešreiz nekad nav bijušas sāpīgas, bet 45 gados ir ļoti trakas, un ginekoloģija īsti neko arī nav ieteikusi. Mhm, mhm. Miomas Jā, šeit ir, tā nav tas, tā sekundārā, ko tu tā mini? ir sekundārā. Un te mēs ārstējam to miomu. Es domāju, varbūt to garu nerunāsim. Tur ir ārstēšanas iespējas, gan medikamenti, gan 45 gados operācija būs arī diezgan labs risinājums. Tā kā šitas ginekologs jums neko nepiedāvā, dodamies pie cita, atradīs risinājumu. Tā kā ir tomēr tam risinājumi, ja? Ir mioma, ir ļoti bieži, un, teiksim, tā ir viegli ārstējama lieta. Ja īpaši 45 gados, ja neplāno grūtniecību, to mēs diezgan viegli atrisināsim. Vai varbūt kāda korelācija perimenopauzes laikā, kad arī tur sākās hormonu izmaiņas un mainās olnīca darbnīca, ne, bet darbība? Vai tas arī kaut kādā veidā var Jā, ietekmēt sāpju līmeni? tā izteikti nevajadzētu būt tas, kas korelē, jo šis endometrijs ir biezāks, respektīvi, jo potenciāli vairāk šūnas, kur rasties tam prostaglandīniem. Tas ir bieži tajā perimenopauzē, ir tendence, ka tās mēnešreiz ir stiprāks, jo nav īsti tas progesterons tik kārtīgi nestrādā, vai viņš pēc kādu mēnesi nav ovulācija. Tas būtu. Bet tā kopumā teikt, ka sievietēm perimenopauzē paliek sāpīgāks, vairāk stiprāks. Viņas biežāk sūdzās, ka stiprāks, līdz ar to nedaudz. Bet tā, ka man visu laiku bija ok, un tagad pēkšņi perimenopauzē man sāk kārtīgi sāpēt bez nekāda cita iemesla, parasti nē. Mhm. Vai apkārtējiem, piemēram, pie migrēnas tev var pasprināt migrēnu, tu neesi kārtīgi gulējis, ir kaut kāds pārgrums bijis, vai šajā gadījumā arī dzīvesveida kaut kādas izmaiņas, vai var arī Jā. pastiprināt, ka tās sāp? Ir pierādīts, stress, kortizols, viņš paaugstina ar šo sāpju jušanu. Varbūt cilvēkam kaut kādi periodi, sievietēm, teiksim, mēnesis, 2, kad viņām ir vairāk stress, vairāk darbi, kaut kas, un viņām tad būs tās menstruācijas tajā laikā sāpīgākas. Un viņas arī paši stāst, man visu laiku bija ok, bet man tad vienu mēnesi bija baigi traki, pēc tam atkal nākamajā bija labi. Un te, protams, viss veselīgā dzīvesveida ieteikumi, ko mēs vien varam, fiziskās aktivitātes regulāras un veselīgs uzturs, miegs, tas viss paliek spēkā. Bet dzīve ir dzīve. Man auditorija nav, es domāju, pamatā jaunas meitenes, ja? Bet mammas man uzdod jautājumus par savām meitām. Es domāju, kā tas ir, ja ir šīs tā kā pusauģu pirmās mēnešreizes un ir sāpes, vai ir jēgas meklēt tā kā pusauģu ginekologu arī, vai pa lielam tur nav tā kā īsti nozīme? Pusauģu ginekologs ir laba izvēle, bet mums Latvijā uz rokas pirkstiem saskaitām ir šie ginekologi. Tā kā visām viņš noteikti nebūs pieejams, un, teiksim, dēļ sāpīgām menstruācijām speciāli braukt no reģionas, parasti arī nerekomendēju. Parasti klasisks, normāls ginekologs tiks ar to galā. Tā kā par to ārstēšanu, tātad mēs par tām atsāpināšanu izrunājam. Ļoti svarīgi arī mammai izstāstīt par šo atsāpināšanu. Jo vienkārši tam bērnam bieži vien nav izpratne. Viņam jau, ja mamma iedod to tableti, tad viņam ir tā tablete. Ja mamma nedod to tableti, tad viņam nav tā tablete. Tā kā droši var aiziet kopā ar mammu, izrunāt šo tēmu. Un ja ir tā, ka ja šīs tabletes nepalīdz, vai mēs negribam viņas lietot, vai ir kaut kādas papildus problēmas, mums arī ir citi risinājumi. Es tikko redzēju diskusijas, es virsrakstu līmenī, kam diskusijas, kam būtu vispār jāstāsta par mēnešreizēm ģimenē vai skolā. Tā kā es pieļauju, ka te var būt ļoti liels zināšanu iztrūkums un daudz meitenes cieši, jo viens viņām neko neizstāsta beigās. Jā, jo tas tāds pamatzināšanas, un citreiz tām mamām, viņām nav bijušas sāpīgas mēnešreiz, viņām nav īsti zināšanas, vai arī viņas ir bijušas biežāk, ir bijušas tās, kurām ir teikts, kad ir jācieš, tad viņi arī savai meitai nodod šo informāciju tālāk, kad ir jācieš, vai labākā gadījumā iedos to nošpu. Tā kā ir dažādi, un nav slikti atnākt kopā izrunāt, jo bieži vien tie stāsti ir līdzīgi. Un tas arī tai meitai liek justies foršāk. Mammai bija tāpat, un viņai palika labāk, vai gluži otrādi, viņai nepalika tā, tad būsim uzmanīgas.
Jādomā. Labi, man šķiet, ka man par mēnešu reižu jautājumu ir viss. Vai ir kaut kas vēl, kas tev šķiet Es svarīgi? piemetināšu par to ārstēšanu vēl. Respektīvi, šis tabletes, pretsāpju tabletes, tas ir tā pirmā līnija, ko mēs darām. Ja mēs netiekam ar tām galā, vai, teiksim, īpaši ir vajadzīga vēl droša kontracepcija, tad tas, ko mēs varam piedāvāt, vēl ir, teiksim, šī hormonālā kontracepcija. Gan ir šī kombinētā orālā kontracepcija, gan šie progestīna preparāti, kas ir tabletes, spirāles, ja vajag. Ja vajag, viņi arī neko neārstē. Tajā mirklī, kamēr tas pacients to lieto, lieliski mazina arī šīs sāpes. Tā kā uz to laiku būs labi, kad noņems, nu tad skatāmies, kā ir, jo lietojot šos preparātus, teiksim, kombinētai orālai kontracepcijai būs šis progesterona kritums nebūs tik straujs, bez šiem te preparātiem, progestīna preparātiem viņš vispār nebūs, līdz ar to nebūs tās sāpes tik izteikts, bet arī tas neārstē. Tas neārstē, bet tas palīdz diezgan labi. Un ir meitenes, kurām vajag drošu kontracepciju, un tas arī tāds labs risinājums ir. Bet pamatā ar šīm jaunām meitenēm tā būs orāla tabletes, vai ne? Tur nebūs. Jā. Bet, saka, tas nav pirmais. Tas ir tad, ja mēs netiekam. Ja citreiz ir tiešām tās sāpes tik izteiktas, ka mēs netiekam galā ar tām pretsāpju līdzekļiem, ka to mēs piedāvājam, bet tas arī nebūs. Tā būs salīdzinoši reti. Labi. Un tad ejam pie endometriozes, ja? Labi, Jā. izstāst lūdzu, kas tas ir. Endometrioze tā mums ir jāsaka ginekoloģijā, jo tāda bēdu ieleja. Mums tie jautājumi pašiem joprojām ir vairāk nekā atbildes. Līdz ar to tie risinājumi ir, viņi ir efektīvi, bet noteikti es domāju, ka pēc gadiem būs labāk. Tad, kas ir endometrioze? Endometrioze tā ir hroniska, progresējoša saslimšana, kad endometrijam, tam dzemdes iekšējiem slānītim līdzīgi audi, atrodas kaut kur citur. Visbiežāk tā ir vēderplēve, olnīca, olvats, zarna, jebkur organismā. Ir tāda atsevišķa saslimšana, saucās adenomioze, kad viņi atrodas dzemdes muskultūrā. Tas stāsts līdzīgs, bet mēs viņu izdalām kā atsevišķu saslimšanu. Un tā lielākā bēda ir tas, ka tā diagnostika ir klasiski ļoti novēlota. Vismaz 5, 6 gadi šobrīd pēc literatūras, agrāk bija vēl briesmīgāk, 7, 12 gadi, skar aptuveni 10% sieviešu, cik īsti mēs nezinām, jo lielākā daļa nav diagnosticēts, bet, pieņēmums ir kādi 5 līdz 10% skar. Ja mēs atceramies, ka 10% bija tās sāpīgās mēnešais tādas, ka traucē dzīvot, tad tās ir potenciāli tās sievietes, kurām mēs meklējam to endometriozi. Un tai endometriozei tas stāsts ir līdzīgs par tām menstruācijām. Tā teorija, kāpēc rodās, ir kādas 7 teorijas, nav īsti skaidrs, bet tas, ko mēs šobrīd esam pieņēmuši kā visticamāko, ir tā teorija, kad ir menstruāciju laikā, tad, kad tā dzemde viņa kontrahējās, viņa spiež tās menstruācijas ārā, un viņa arī spiež uz augšu. Pa olvadiem viņas nonāk vēdera dobumā. To mēs redzam arī operāciju laikā, redzam ultrasonogrāfijā, un tas ir pilnīgi normāli, ka tās menstruācijas nonāk arī vēdera dobumā, bet imūnsistēmas šūnām būtu tās endometrija šūnas, kas tur atrodas, jāiznīcina. Un tā parasti arī notiek, iznīcina, izved no organisma, nekāda problēma. Bet, ja ir kaut kāda problēma ar imūnsistēmu, vai visbiežāk dēļ ģenētikas, dēļ kaut kādiem vides faktoriem, kas var būt toksīni, pesticīdiem pierādīts tāds liels efekts ir, zarnu mikrobioms pat izmainījis, un mēs arī īsti vēl nezinām tos faktorus, un tā imūnsistēma neiznīcina līdz galam šīs šūnas, un tas endometrijs, kas bija tajā dzemdes dobumā, viņš pielīp pie tā vēdera. Kaut kur viņš tur uzkrīt uz zarnas, uz vēderplēves, olnīcu un sāk augt. Un tieši tāpat kā dzemdē, viņam patīk tas estrogēns. Viņš uz estrogēna fona aug, viņš aug lielāks, aug dziļāks, un savukārt netik labi reaģē uz to progesteronu. Kad progesterons, atceramies, tas, kas apstādina to augšanu. Un tad, kad ir menstruācija, šis straujais progesterona kritums, arī tur notiek tādas kā menstruācijas. Citreiz viņš ir tādā tā kā perēklī ieslodzīts, un tās menstruācijas viņas pat netiek ārā, un tāpēc ir tādas lielas sāpes. Restīvi, cilvēks menstruē ne tikai dzemdē, viņš arī menstruē tajos endometriozes perēkļos. Un tas rada arī tie prostaglandīni, vēl tur daudz citas imūnvielas, tādu hronisku iekaisumu. Restīvi, tai vēderā ir tāds hronisks iekaisums, un arī viņš ir būtībā visā organismā. Un katru mēnesi ar šo dabisko ciklu tas viss tā kā progresē. Katrs tas, kad ir estrogēna pacēlums, atkal tie perēkļi aug, ir šīs mēneša reizes, viņi atkal asiņot, bieži tās asiņas netiek nekur projām, un tas viss aug un attīstās. Tāpēc tā ir hroniska progresējoša slimība. Mēs vēl neesam iemācījušies viņu tā pavisam izārstēt. Nemākam vēl, diemžēl. Bet varam palīdzēt. Jā, bet tad viņi kaut kādā dzīves posmā parādās, ja? Jā,
nav, jo ja viņš visu laiku kaut kas iekaisums, viņš kaut kādā brīdī viņš parādās. Kāds ir tās Mhm. kā sieviete var saprast, ka šis nav vienkārši spēcīgs mēnešreiz Jā. sākums? Nu, redzam arī pusauģiem, teiksim, tie pusauģi, kuriem ir šās ļoti stiprās menstruācijas, sāpīgās ļoti, tie noteikti ir tie, ko mēs vērosim, mēs skatīsimies, tie kuri ir tā riska grupā. Bet klasiskais stāsts ir tāds, ka ar mēnešreizēm man bija tīri ok, tur kādreiz sāpēja, kādreiz vairāk, kādreiz mazāk, bet es sadzīvoju, un tad kaut kādā dzīves mirklī, gadiem ejot, tas risks katru mēnesi principā pieaug, tas risks. Un tad kaut kad tās mēnešreiz sāka palikt sāpīgākas. Tas jau mums ir tāds ļoti aizdomīgi, ja bija labi un palika slikti, tad tas mums nepatīk. Ja bija slikti un palika labāk, tad mēs priecājamies. Bet ja bija ok un palika sliktāk, vai bija slikti un palika vēl sliktāk, tad tas ir tāds noteikti sarkanais karogs, ka šī varētu būt tā endometrioze. Tas mums ir tās aizdomas. Vēl var pievienoties sāpes tieši menstruācija laikā pie vēdera izejas, pie urinācijas, dzimumdzīves laikā. Tad tās sāpes var pāriet tādas hroniskās sāpēs. Ja sāpēja sākumā 1 dienu menstruācija laikā, tad 2, tad 3 beigās sāp visu mēnesi. Tas ir tāds nopietnas sāpes. Līdz pat 70% endometriozes pacientu ir tās sāpes, un pusē ir tādas tiešām izteiktas. Un otra problēma ir neauglība, kas ir aptuveni pusē. Tieši dēļ tās endometriozes, ja? Jā, jo pirmkārt, arī tas iekaisums, kas tur ir, viņš pirmkārt rada tādu toksisku vidi šī olšūnai un embrijām, kas veidojās, un otrs veidojās tādi saaugumi, salipumi, orgāni salīp savā starpā, jo tas iekaisums viņš ir tāds lipīgs, teiksim, zarna pielīp pie vēdera plēves vai pie olnītes vai savā starpā, un veidojas tāda kā zirnekļu tīkla. Tas vēders ir tāds kā iemūrēts, tur arī grūti citreiz ir tīri tai olšūnai tikt tajā olvadā satikties ar to spermatozīdu. Tu minēji, ka vajag ļoti ilgu laiku, tur 5-7 gadu līdz vispār diagnosticē. Kāpēc? Kas ir tas veids, kā diagnosticē endometriozi? Jā, tā ir tā problēma. Ultrasonogrāfijā mēs redzam, būtībā, tagad jau mēs esam iemācījušies labāk redzēt, mēs redzam, ja ir perēklis olnīcā, tā ir tā endometriomas cista, tās mēs perfekti redzam, bet tā jau ir tāda 3., 4. stadija. Mēs dalām endometriozes stadijās. 1., 2., 3., 4. Vai otrs, tas, ko mēs pēdējos gadus esam daudz labāk iemācījušies redzēt, to dziļo endometriozi ultrasonogrāfijā, kas parasti ir starp dzemdi, maksti dzemdi un starp resno zārnu. Tas, kur parasti dod tās sāpes dzimumdzīves laikā vai pie vēdera izejas. To mēs esam labāk iemācījušies redzēt, bet normāla ultrasonogrāfijas atrada neizslēdz endometriozi. Vēl mums dažreiz pieslēdzās palīgs magnētiskā rezonance, bet tas diezgan korelē ar to sonogrāfijas atradni. Arī, ja tur mēs neredzam, jo šo vēderplēves endometriozi mēs neredzēsim nekur, tas arī neizslēdz. Tā kā, ja šim pacientam ir šie restījušies visi tie sarkanie karogi, kas mums liek satraukties par endometriozi, bet mēs neko neredzam, mēs nevaram izslēgt. Un tajā situācijā, atkarībā no pacienta vēlmēm, iespējām, mēs piedāvāsim operāciju, kas saucās diagnostiska laparoskopija. Tā ir operācija, kuras laikā mēs ieejam vēdera dobam ar videokameru, visas zarnas izcilājam, visu paskatām, izskatām. Pirmkārt, mēs diagnosticējam, vai tad ir kāda problēma, var arī kāda cita problēma atrast, vai nav šī problēma. Ja mēs atrodam šo problēmu, šo endometriozi, tad pie reizes mēs viņu varam arī izoperēt, atrisināt. Diemžēl ne uz visiem laikiem, jo tā, kā jūs teicat, hroniska progresējoša slimība, bet uz kādu laiku noteikti būs viegli, un ja to kombinēs ar specifisku ārstēšanu, tad iespējams arī ir nodzīvot visu to reproduktīvo mūžu bez tām sāpēm un bez auglības traucējumiem. Bet ja tu saki, tas ir iekaisums, asins analīzes neuzrādīs iekaisumu? Tas Nē, nav. tādu viņš ir tāds, teiksim, tāds gļēvi noritošs, viņš nav tāds, ka tas ir tāds milzīgs iekaisums, tāds, ka cilvēks ir tiešām slims, ka viņš nespēja pakustēt, kur mēs redzam ir šie iekaisumi. Neviena asins analīze nepierāda endometriozi vai neizslēdz. Mums arī daži marķieri, ko mēs arī skatāmies, bet viņi neviena nepierāda, neizslēdz. Tā kā asins analīze šeit nebūs noteikti tas, ko mēs viņas veiksim, bet tas nebūs diagnostikas mums tāds veids. Labi. Kāda ir tā ārstēšana? Tu tikai nedaudz pieskāries, ka tur var to laparoskopiju un izoperēt kaut ko ārā, bet droši vien, ka atšķirsies ārstēšana jaunām sievietēm un tām, kuras grib tikt pie bērniņa, lai to neauglību mazinātu. Jā. Šeit arī būs.
šeit būs tā saruna. Tā saruna jau sāksies tajā mirklī, kad šī pacients sūdzēsies par tām menstruācijām, un mēs, teiksim, neko neredzam, bet pieļaujam, ka varētu būt tā endometrioze. Mēs neko neredzam, bet pēc tās klīnikas ir iespējams. Un tad mēs ar pacientu skatāmies, cik viņai ir gadi un kādi viņai ir reproduktīvie plāni. Tas būs atšķirība. Ja sievietei būs 38 gadi un viņa savu reproduktīvo funkciju ir izpildījusi un bērnus vairs nevēlas, vai tā būs 20-gadīga meitene, kur vispār vēl nezina, ko viņa gribēs un kad viņa gribēs. Un otrs ir tās sāpes, vai cik viņai ļoti viņas traucē un ko viņa ir gatava mēģināt. Jo arī sievietes nevienmēr mēs veicam to operāciju, šo diagnostisko laparoskopiju, tikai tāpēc, ka mums ir aizdomas. Jo pirmkārt, citreiz tās sievietes nevēlas operāciju, citreiz viņas nevar viņu atļauties, viņi gan var veikt gan valsts apmaksātu, gan privāti. Tur mēs ļoti izvērtējam, kur un kā operēt, jo tā tāda ļoti specifiska operācijas, tā ir ginekoloģijā vissarežģītākā, un kuram katram ārstam mēs, teiksim, arī to neusticam, īpaši tos nopietnākos gadījumus. Mums Latvijā ir fantastiski speciālisti, kur šo smagākos gadījumus filigrāni izoperēs. Es, teiksim, šo neuzskatu par no šiem speciālistiem, jo tie mums uz rokas pirkstiem saskaitām, bet es zināšu, pie kura kolēģa aizsūtīt. Vieglākos gadījumus operēšu pati, bet tas izšķiroši, kur pacientu aizsūtīt, kur ne. Un, jā, tā kā ārstēšana es jau bišķiņ aizgāju no tēmas. Jā, tas ir kāda būs ārstēšana jaunām meitenēm, kuras vēl nezinu, vai grib bērnus, un tad kāda ir Jā, tā kā mēs izrunājam pirmkārt tos mērķus, ko viņi ir gatava darīt, ko viņi nav gatava darīt, jo ir sievietes, kas pateiks, es hormonāls preparāts, es absolūti nevēlos dzert, un tas nav priekš manis, vai gluži otrādi viņai ir kaut kāds blaknes, un mēs viņus neizrakstīsim. Tā kā mēs izrunājam, bieži vien ir tā, ka mēs izmēģinām visu kaut ko, mēs izmēģinām. Bet kāds būtu tas pirmais līmenis? Tur šodien ir kaut kāds pirmais, tad ir tie hormoni, tad ir laparoskopija. Ja? Kas ir tas parastākais līmenis? Jo es varbūt pateikšu par to operāciju. Par to operāciju tas mērķis mums būtu, lai būtu viena operācija mūžā. Lai tā būtu viena operācija, kurā mēs tiešām diagnosticējam, mēs nosakam šo stadiju, un mēs arī izārstējam vismaz uz to brīdi, cik mēs varam. Tā kā to operāciju, teiksim, ja viņi plāno grūtniecību pēc 7 gadiem, pieņemsim aptuveni, ja, un šobrīd tās sūdzības nav tik izteiktas, tad varbūt mēs to operāciju atliksim tuvāk tai grūtniecībai, vai arī otrādi savukārt, ja viņai būs tur lielas cistas jau olnīcās sāks ietekmēt jau viņas, teiksim, olnīcu rezervi, tad mēs viņai varbūt piedāvāsim veikt olšumu sasaldēšanu. Tā kā to mēs noteikti izvērtēsim no tās situācijas. Un tad līdzīgi kā par tām sāpīgām mēnešreizēm. Pirmā līnija ir šie precāpu līdzekļi. Šie precāpu līdzekļi ir sievietes, kurām ar to pietiek. Tas arī to hronisko iekaisumu, precāpu līdzekļi mazina iekaisumu. Viņi nemazinās hronisko iekaisumu, viņi noņems tikai simptomus, jo mums tā ārstēšana principāli ir simptomātiska. Hronisko iekaisumu noņems, nevis noņems, mazinās dzīvesveids. Tās būs fiziskas aktivitātes, lai nebūtu liekais svars. No uzturu bagātinātājiem vienīgam, kam tāds pierādīts reāls efekts, ir šīs omegas. No diētām ļoti populāras dažādas endometriozes diētas. Tas, kas tiešām pierādīts, kas mazina to iekaisumu, ir šī vidusjūras diēta dēļ tām omegām. Tām diētām, jāsaka godīgi, nav arī neviens tāds kvalitatīvs pētījums, lai mēs arī noliektu kaut kādu viņa efektu. Ir šīs pretiekaisuma diētas dažādas. Nav īsti pat medicīnā tāds termins pretiekaisuma diētas, vairāk ir tāds alternatīvās medicīnas, bet noteikti var mēģināt. Pēc pētījumiem ir dažiem atsevišķiem maziem, teiksim, pētījumiem, kas mums neskaitās īpaši tādi reprezentabli, ir bezglutēna diētai labs efekts varētu būt. Piena produktu izslēgšanai, keto diētai, tā kā to visu var pamēģināt, jo tas būs tāds garš stāsts, ilgs ceļš, tie varētu būt pārdesmit gadu sievietes mūžā, viņi var izmēģināt 1, 2, 3 mēnešus, teiksim, šo bezglutēnu diētu. Ja ir efekts, super, nav efekts, nav jēga. Bet ir doma, kā glutēns varbūt tu iekaisumu atkal kaut kā. Jā, jo tas ir vēl šai endometriozē, viņa bieži iet komplektā ar autoimūnām saslimšanām. 2 līdz 3 reizes lielāks risks autoimūnām saslimšanām, kas ir vairogdziedzera saslimšanas, reumatoīdais artrīts, celiaki un dažādas cits arī iekaisīgas zarnu slimības. Tāpēc mēs pat nezinām, varbūt, ka viņai īstenībā paralēli celiaki, varbūt tāpēc izslēdzot to glutēnu, tas efekts ir labāks. Tā kā tur noteikti arī, ja ir šie zarnu simptomi, īpaši tad pūšanās mēdz būt, mēs mēģinam arī gastroenterologu piesaistīt. Tā kā tas jautājumi mums joprojām ir vairāk nekā tās atbildes, bet diēta ir tāds viens, ko var mēģināt, jo ar to mēs sev pāri visdrīzāk nenodarīsim, jo tas nebūs kaut kas ļoti drastisks. Un izmēģinam 1, 2, 3 mēnešus, ir efekts super,
varam pamēģināt ielikt atpakaļ šo produktu, skatāmies, kas notiek, vai tā sāpes atgriežas vai nē. Tā kā tas būtu tāds, ko no dzīvesveida var mēģināt. Un tad, protams, fiziskās aktivitātes, jo šis endorfīns ir šis dabiskais tāds pretsāpju pretiekais un līdzeklis. Labi. Tad mums bija sākam ar pretsāplīdzekļiem, dzīvesveids, kustības un diēta, kas nu katram der. Mhm. Man šiem būs hormoni, es saprotu. Jā, tad ir arī šie hormoni neko neārstē, bet viņi var samazināt šos simptomus. Tad atceramies, tam perēklim, tāpat kā endometrijam, viņam patīk estrogēns un nepatīk progesterons. Restīvi, mums tās taktikas ir divas. Numur viens, vai nu mēs samazinam estrogēnu, vai nu mēs paaugstinam progesteronu. Paaugstināt, sākam parasti ar to progesteronu paaugstināšanu. Tad šis būs tie progestīna preparāti, tabletes, šprices, implants, vispopulārākais spirāle. Un jāsaka, godīgi, lielai daļai mēs iegūstam tādu labu efektu. Saka, jā, viņām tas sāpes ir mazinājušās, viņām var sadzīvot. Viņām varbūt vajadzēs menstruāciju laikā vēl papildus kādu pretsāpju tableti, bet viņām tas efekts ir labs. Vai viņš būs tāds ilgstoši, visu mūžu nezinām, bet ceram, jo viņi būtībā to slimības attīstību īsti neapstādina, nedaudz palēlina, vismaz mēs tā ceram, bet tā teikt, apstādināt ne. Tas pats līdzīgs stāsts ir ar šīm kontracepcijas tabletēm, kur būs divi hormoni, estrogēns, bet viņš būs zemākā devā, kāda mums dabiski izdalās ciklā, un būs šis progesterons, kas arī mazina šīs sāpes. Citreiz mēs dodam nepārtrauktā režīmā. Es sievieti dzer katru dienu, lai viņai nebūtu menstruācijas. Ja tās menstruācijas ir tādas, ka viņa nespēja panest. Arī šis neārstē, šis palīdz pārvarēt tos simptomus. Un tad mums ir medikamenti, kas ir salīdzinoši efektīvi sāpēm tieši, kas mazina estrogēnu. Restīvi, mēs iedodam tādu mākslīgu menopauzi. Un saucās smalki gonadotropīna releasing hormonu agonisti, kas smadzenēs noslēdz to FSH. Restīvi, neizdalās FSH, kas savukārt nestimulē olnītes, nav estrogēns, bet tur ir lielas blaknes. Iestājās menopauze burtiski. Burtiski iestājās ar visiem karstuma viļņiem, ar visu. Jā. Un tad mēs parasti dodam klāt nelielās devās estrogēnu, progesteronu, lai viņi tīri vieglāk panestu to menopauzi. Bet šos preparātus mēs nevaram dot ilgi. Pusgads, gads, 2 gadi, tas būtu vispār tāds galējais maksimums atsevišķās situācijās, jo viņām parasti arī parādīsies problēma, ka sāks samazināties kaulu blīvums. Tā kā nav šis estrogēns, tāpēc līdz ar to tas arī ir tāds, ko mēs visbiežāk liekam pēc operācijām, jā, bet pie atsevišķas situācijas. Koks ar 2 galiem. Man viena sieviete jautāja, ko daktore domā par medikamentu Rajekuju. Jā, šis ir no šīs klases. Jā. Primāri mēs viņu lietojam miomas ārstēšanā, varam arī endometriozē mēģināt. Tas ir tāds, tas ir viens no veidiem, kā mēs varam mazināt sāpes, bet tas nebūs ilgtermiņa risinājums. Tas nebūs tāds uz kaut kādu brīdi. Es vēl par to auglību un tikšanu pie bērniņa, ja? Es domāju, ja sieviete ir jauna un viņa domā, ka nākotnē viņa varētu gribēt vai kā. Jā, kāpēc ir tas būtiski, tas ārstēšanas metode atkarībā no tā, vai viņa grib bērnus, vai viņa vēl plāno dzemdēt bērnus? Vai tā ārstēšanas metode kaut kādā mērā var ietekmēt to, vai pēc tam grūtniecība var iestāties? Nē, ārstēšana, ja mēs runājam par medikamentiem, medikamenti kā tādu viņas auglību neietekmēs, bet šī te pati slimība, restīvi šī endometrioze progresējot, viņai būs samazināta olšūnu rezerve, ja būs šie perēkļi īpaši olnīcās. Šie endometriozes cistas, tas, ko mēs redzam labi sonogrāfijā, kas arī salīdzinoši nereti. Un viņai vienkārši tā cista augs un viņa iet bojā šie olnīcu audi. Vai cities samazinās. Bet arī mēs skatāmies no situācijas, jo ja šī olnīca funkcionē, kas visbiežāk ir, ja viņa ovulē, viņa var mēģināt grūtniecību dabīgi. Pusei pacienši ar endometriozi vispār nav auglības problēmas. Tas ir vēl interesanti šai endometriozei. Šī stadija, ko mēs nosakām operācijas laikā, viegli, tas 4 viegla, vidējs, vispār nekorelē ne ar simptomiem, ne ar auglību. Viņai var būt 3 perēklīši, bet viņai būs milzīgas sāpes un būs neauglība. Un ir sievietes, kurām tur tai vēderā ir vienkārši dzīvās šausmas, bet viņām, viņi saka, varbūt tās mēnešais sāpīgāks ir, un viņas tikus pie bērniņiem, un vispār viņai nekādas problēmas. Vispār nekorelē. Tāpēc nav tā, ka tai, kurai būs smagāk, tai būs grūtāk vai otrādies. Tāpat ar to auglību. Pusē ir auglības problēmas. Mēs nevaram pateikt, vai šai sievietei būs vai nebūs. Bet te ir noteikti vērts izrunāt to stratēģiju, ko mēs darām ar tām olnīcām. Īpaši ir šīs cistas. Varbūt ir prātīgi tiešām veikt šo olšūnu sasaldēšanu, īpaši plāno operāciju. Man ir viena sievietes arī sekotājas jautājums. Pēc laparoskopijas operācijas jau pēc 1. mēneša reizēm atkal parādījās cista. Hormonus lietot nevar, jo plānoju bērniņu. Lietoju prefeminu, vitamīnus, cenšos ēst veselīgi, uztēties, eju pie psihologa,
bet sāpes un nepatīkamās sajūtas nepāriet. Mhm. Jā, tas ir tāds, diemžēl, stāsts. Tad kāda mums ir tā par to operācijas varbūt izstāstīšu? Tad, kad mēs nobriestam tajā operācijā, mēs pirms pacientu pirms tam maksimāli izmeklējam, lai mēs vispār vismaz saprastu, ko mēs gaidām. Un arī ne tad mēs vienmēr, kad ieejam vēderā, nevienmēr tas atbilstam mūsu gaidām. Ja mēs zinām, ka plānojas tāda nopietna operācija, kur mēs operēsim olnīcu, lai cik tas ķirurgs filigrāni operētu, vienmēr aizies daļa olnīcas audu līdzi. Tur neko nevar izdarīt. Tā tas, diemžēl, ir. Runājot par tām sāpēm, tas efekts ir 80%. 80% būs ļoti labs efekts uz sāpēm. Un būs daļa, kurai nebūs. Un ir daļa, kā šai sievietei viņa izoperē, un pēc pāris mēnešiem ir atkal tā slimība ir progresējusi. Tāpēc mums tā schēma ir tāda, ja mēs pacienti operējam un viņi plāno grūtniecību, tad mēs viņu maksimāli kvalitatīvi izoperējam. Tātad vai nu mēs paši uzņemamies vai aizsūtam pie šiem dažiem speciālistiem, kas ir tiešām specializējušies un kur izdarīs visu to labāko, lai tas organisms būtu gatavs šai grūtniecībai un mazinātu šīs sāpes. Mēs pacienti izoperējam. Un tad ir divi varianti. Ja viņa neplāno tomēr to grūtniecību, tad viņai ir jāsaņem šī hormonu terapija. Būtu vēlams, ja savādāk tā slimība viņa tiešām pēc pāris mēnešiem būs turpat, kur viņa bija. Tad viens no tiem veidiem ir vai nu šie progestīni, šī spirāli, teiksim, vai otrs šie preparāti, kas ierosina šo menopauzi, kas vienkārši, lai apstādinātu augšu, lai nebūtu tas estrogēns, vai būtu vairāk tas progesterons. Un lietojam vismaz gadu līdz 2 ar domu, lai nebūtu šī progresija, vai vismaz viņa būtu lēnā. Tas ir tām, kuras nevēlas grūtniecību. Un tad mums ir tā sieviešu klase, kas grib grūtniecību. Un tad mēs ļoti skatāmies pēc viņas vecuma un stadijas. Tāpēc te ir ļoti svarīga tā stadija ķirurgs, ko ir uzlicis. 1., 2. stadija, tam mēs dodam laiku pusgads. Pusgads dabiski plānot grūtniecību. Grūtniecība neiestājās, vai viņai jau bija vairāk par 35 gadiem, dodamies uz medicīniskās reproduktoloģijas klīniku, un visdrīzāk atbild būs medicīniskā apaugļošana, jo tur tiešām būs labs efekts, ja mēs plānojam grūtniecību, būs labs rezultāts. Un ir sievietes, kurām ir 3., 4. stadija vai vairāk par šiem 35 gadiem, jo vienkārši 35 gados tā olnīca rezerve jau dabiski būs zemāka. Taisno sūtam uz šīm klīnikām, lai viņi varētu iegūt maksimāli labāko rezultātu, ja plāns ir grūtniecība. Tā kā tām, kurām ir tā 1., 2. stadija, tās var mēģināt dabiski, bet arī ne bezgalīgi, jo šī slimība progresēs. Nesaņem terapiju, šī slimība progresēs. Tā kā šis viss ir noteikti jāizrunā, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, lai ir tas plāniņš. Un ja arī jūtam, ka mēs varam droši doktoram jautāt, vai tā ir jūsu specializācija, vai jūs specializēties, vai mēs varam to plānu izstrādāt. Ja doktors ir, normāls doktors arī godīgi pateiks, varbūt šis varbūt nav mans labs, bet toties man ir super kolēģis, kuras tev aizsūtīšu. Un tam tā arī vajadzētu būt. Pasaka, es arī gribēju tev pajautāt, pasaka uzreiz, kas ir tie, kurus tu sūtītu savus pacientus uz laparoskopiju, ja? Kur ir tie daži filigrānie, ko tu uzskati? Jā, respektīvi, tos vieglākos gadījumus operējas pati, īpaši šīs diagnostiskās laparoskopijas, bet, ir tie speciālisti vairāk, bet, lai tā īsumā būtu, ja mums ir naudiņa, ja mēs paši varam atļauties, tad es rekomendēju Vītola klīniku. Tā ir super klīnika, kur speciālisti, kas tiešām viņiem tā ir sirdslieta, un viņi operē pasaules līmenī. Tiešām būs pasaules līmenī, nekur labāk jūs neizoperēsieties. Arī, ja vajadzēs piesaistīt ķirurgu, urologu, vienalga ko. Otra vieta ir Stradiņas slimnīca, kur arī šobrīd sākuši šo lietu attīstīt. Tur ir tā iespēja tikt par valsts līdzekļiem. Tā kā ir vēl citur, es vienkārši, lai ir šīs 2 vietas, lai nejūg galva, tās ir tās, kur jūs nenošausiet greizi. Bet, Stradiņas slimnīcā ir vairāk ārsti. Noteikti vadītājs doktors Šušpānovs. Dodaties pie viņa, un tad jau viss būs. Stradiņos, tu domāji tagad, jā? Jā, Stradiņos, jā. Un kā ir ar neauglību? Vai arī te ir kaut kādi speciālisti, kuriem vairāk būtu jāspecializēs tieši sievietē ir šī diagnoze? Es teiktu, ka visi, kas strādā reproduktoloģiju, viņi arī specializējās. Šeit tā ir tāda, 10% sieviešu, tā, ka tās pacientes, tā ir viņiem ikdiena. Tas nav tā kaut kas ļoti rets. Un to bieži arī dara kontekstā ar šo ķirurģiju, un arī tas ķirurgs ieteiks, ar ko viņš, teiksim, labāk sadarbojās, ja ir vajadzība. Bet par lielam tas, ko es saprotu, tas nav īpaši tā. Tu vari mazināt tās sāpes, var to operāciju, bet tas tomēr ir kronisks, tas būs par lielam visu mūžu. Jautājums, ka tu vari mazināt to intensitāti, vai ne? Un tu jāiemācās. Jā, tā kā ir dažādi šīs alternatīvās terapijas, ko var mēģināt. Tāpat šīs diētas, ko var mēģināt. Tad ir dažādi tādi preparāti, kas arī nav pētīti, bet ko izmanto, teiksim, kas ir kā speciāli kā sāpju medicīnai. Meklējam šo veidu, kā sadzīvot, jo var atrast, jo tās sāpes tiešām viņas ir mokošas. Tās sievietes, viņas ir, viņas izcieš to, ko
cilvēki nespēja iedomāties. Viņi domā, ko viņas taču šīs, bet viņām tiešām tās sāpes ir mokošas, tas ietekmē arī visu šo psiholoģisko faktoru. Viņiem ir daudz lielāks depresijas, trauksmu risks. Viņas bieži netiek ņemtas vērā, viņas nevar pastrādāt, jo viņām tiešām sāp. Tā kā ir diezgan briesmīgi tā saslimšana, bet varam palīdzēt. Jā. Nu, es tikko lasīju vienu, bet tas bija romāns. Blues Sisters, iesaku vispār tādu foršu grāmatu, bet tur par 4 māsām, tai vienai māsai arī bija tieši šis. Nu, tur bēdīgi tas beidzās, ja, jo viņa pārdozēja pretsāpju medikamentus. Nu, viņa bija beigās, viņa sāk vienkārši pirkt narkotikas, jo viņa neņēma nopietni, viņai nedeva tās zāles, jo arī bija atkarība veidojās, un viņa arī negribēja neko radikālāk, viņa gribēja pie bērniņa tikt. Nu, tur tāds vesels stāsts. Izklausās briesmīgi, bet tā grāmata ļoti tāda Tā forša. ir realitāte. Tā, diemžēl, ir realitāte. Bet, jāsaka, godīgi, pēdējos 5 gadus mūsu ginekoloģijā Latvijā mēs ļoti izglītojamies par šo tēmu. Arī pasaulē ir tādi jauni sasniegumi. Un līdz ar to mēs vairāk ieklausāmies tajos pacientos. Agrāk bija tā, sonogrāfijā neko neredz, no aktu mūžu, viņai sāp. Lai tas sāp. Tagad ir tā, mēs klausāmies, paliek sliktāk, sāp. Vēl pēc dzimuma dzīves. Nē, tā šito neatstājam. Tā labāk veiksim, mēs piedāvāsim šo diagnostisko laparoskopiju. Man arī bijuši pacienti, kuriem arī es neatrodu to endometriozu pēc visām šīm pazīmēm. Lielākā daļa, diemžēl, atrodam. Un jāsaka, godīgi, tiešām tas efekts ir pēc tās operācijas īslaicīgais ir ļoti labs. Tās sāpes ļoti labi mazina. Un arī tā grūtniecība bieži vien arī ātri iestājās. Ne visām, bet tām, kurām bija šīs 1., 2. stadija, kuras var paši mēģināt, viņas tiešām bieži tiek pie tā bērniņa. Un grūtniecība savukārt arī tāds savā ziņā pozitīvs faktors priekš endometriozes, jo ir augsts šie progesterons. Jā. Kāpēc tikai vienreiz mūžā var veikt tādu laparoskopiju? Var. Sāpēm mēs varam atkārtot, bet runājot par auglību, būtu vēlams viena šī operācija, jo vienkārši, zināms, katra operācija samazina auglību. Pēc katras operācijas var arī veidoties saugumi no pašas operācijas. Ja mēs operējam olnīcu, katreiz mēs ņemam no šo rezervi. Tā kā tas ideālais variants būtu viena operācija, bet, ja ir nepieciešams dēļ sāpēm gan mēs varam atkārtot operēt. Teiksim, šīm sāpēm pats ekstrēmākais gadījums ir, ka mēs tiešām pacientei ņemam laukā arī dzemdi, ņemam pat laukā olnītes, lai vienkārši viņai nebūtu šie hormoni, nebūtu, kur ražojās, un tādā veidā risinam un, teiksim, dodam tad viņai mazās devās estrogēnas, lai viņi neciest no tās menopauzes. Bet tas ir tāds ekstrēms gadījums, kam nebūtu jābūt ikdienai, bet gadās arī tā. Man nobeigumā ir viens cits specifisks jautājums, laikam arī pieminēja, arī man viena sekotāja prasa par adenomiozi, lai es pajautāju, kā tas ir saistīts. Es saprotu, no tevis tas ir kaut kas arī vienotā trauciņā, ja? Jā, adenomioze, tā ir, mēs viņu tagad izdalām atsevišķi, bet tāda principiāli tā ir tāda dzemdes endometrioze. Šie perēklīši, viņi ir starp dzemdes muskuļu šķiedrām. Viņi var būt tādos tā kā bumbulīšos, adenomiozes mezgli, vai tie var būt tādi difūzi pa visu dzemdi. Tagad to mēs arī diezgan labi atpazīstam ultrasonogrāfijā. Parasti dod lielas sāpes un stipras asiņošanas menstruācija laikā. Šeit diezgan labi palīdz šī hormonālā spirāle. Problēma ir ar grūtniecības iestāšanos, ja ir. Un tad mums tā palīdzēšana ir sarežģītāka, jo mēs viņus īsti tos perēkļus vēl izoperēt varam, bet ja viņi ir difūzi, kā ir visbiežāk, mēs varam izoperēt visu dzemdi. Tas ļoti labi palīdzēs priekš sāpēm, bet priekš grūtniecības viņi tā netiks. Tā kā tur tajā tēmā arī mums vēl ir daudz ko apgūt, mācīties, jo ja ir daļa adenomiozes neauglība tīrdē šī izmainītās dzemdes. Ir dažādas eksperimentālas lietas, ko mēs darām, bet tāda tiešām laba atbilde nav mums. Bet arī citreiz palīdz tie medikamenti, kas mēs iedodam šo menopauzi uz pāris mēnešiem, lai viņi nomierinās, un tad varam mēģināt. Bet nebūs tāda viena atbilde, kā izārstēt. Bet ja ir tikai sāpes, varam mēģināt ar spirāli diezgan labu efektu. Vai ja neplānojam grūtniecību, izoperēt dzemdi arī ir diezgan labs variants. Labi. Man laikam ir visi jautājumi, ko es biju sarakstījusi no sevis, gan arī, ko man iesūtīja atkal lasītājs, vai tev atkal par šo endometriozi ir vēl kaut kas pasakāms, ko mēs neesam, bet tev likās svarīgi? Tas, kas man tas galvenais message būtu, ja mums sāp, nesamierinamies ar to. Jā, un ja ginekologs saka pacieties, tad nesamierināties. Nesamierināmies, meklējam. Nevienmēr tā būs tā endometrioze, bet tas ir tas, kas ir tas visbiežākais, visbriesmīgākais, kas var būt un ko mēs varam atrast. Bet visdrīzāk pat vislabākais ginekologs, viņš jau pēc pirmās vizītes, diez vai uzreiz teiks, ejam operēt. Mēs skatāmies, kā mēs varam palīdzēt ar šiem preparātiem, vai ir gadījumi, ka tiešām piedāvājam šo operāciju, skatāmies šo auglību. Galvenais, neciešam, atrodam savu doktoru, kur mums ir pa ceļam, un kurš palīdzēs menedžēt, jo tas nebūs gads, 2, 3, tas būs šis laiks līdz šai menopauzai.
Es jau pierakstīju uzreiz, kas man ir pēc tam jāpieraksta. Ļoti labi, es veicu piezīmes paralēli mūsu sarunas laikā. Super. Liels tev paldies, Zane. Jā, atkal daudz informācijas. Tiekamies nākamgad. Bet tad, kad mēs publicēsim šo sarunu, varbūt jau būs nākamais gads. Tā kā tev jauku svētku laiku, priekšsvētku laiku, lai viss ir labi, lai mums miers, lai bērni veseli. Ja? Un līdz nākamajai sarunai es domāju, ka mums noteikti atkal tāda, kāda būs pēc laiciņa.